Om Namah Shivaya. Mēs atradām slēpošanas trenažieru bērniem. Šitien te, tas griežās un te slēpo līdzi. Tas ir labs kaut kas izdomāts. Ieaudzis zālē tikai. Jā, laikam varās. Nu, tā nofilmēs ātrāk notiek tos 2 eiro. Tur izskatīt klāt. Nu, met? Tā. Nu. Ko ņemt? Vienalga. Šito ten kaut ko. Nē, tur nejādod. Vēl 3 sekundes bija. Cekot, kā jau kalnos, pēkšņi sāk spīdēt saulīti, noskaidrojās. Jāiet pastīties, kas notiek kalnos augšā. Es gribu saprast, kā te ziemā notiek tā uzbraukšana. Cik es saprotu, te ir bērnu kalniņš. Kur tad ir tas lielais kalns? Es nesaprotu tagad. Jāiet lūkoties. Tā, nu mēs palaidīsim droniņu, paskatīsimies, kā tas izskatās no augšas. Tā ir mūsu viesnīciņa. Tur kaut kur tālumā ir rodeļu trase. Un te pa ziemu ir bērnu kalniņš. Rokas stalst. Cimdus vajag. Kurš man nepateica, ka šī ceļojumā jāņem līdzi cimdi? Tā, nu ir rīts. Esam pamodušies, paēduši brokastiņas. Nu, tāds diezgan švakas brokastis, bet paēduši esam. Un tagad mēs brauksim. Vai nu iesim kaut ko darīt. Varbūt brauksim uz štādu bānīti. Viņš iet kaut kur pa kalnu taciņām. Kaut kādu gabalu. Tu nemaz neizskaties, ka tāds telpas augšā, ne? Te arī ēstu vēl ir. Nē, te vispār nav ko teikt. No ārpus liekas tāda necila būdiņa. Ienāk iekšā, te ir. Te viss ir. Te viss skatu bistro. Nu, mums 4 ieejas biļeti maksā 52 eiro. Skatīsimies, ko par to mums piedāvā te. Jā, va šit mums piedāvā smukus akmenīšus. Šitāds mēs gribam mājās tagad. Šitāds parciņš. Nu, līdzīgi tā, ka mums tērvets parkā. Nu, tas jau, Robert, tev būs, man liekas, bišķi pa lielu. Tev ir atsevišķi maks izrādās. Tā, lūdzu, biļetītes. Tā, šite nakal jāmaksā ir? Jā, lūdzu. Tā, cik te jāmaksā ir? Cik spēli?
spēle 5 eiro. Jā, un šito krampīti pavirīm tad ir 2 eiri. Tas ir 5 eiro. Šitā atrakcija maksā 4 eiro, lūdzu. Nu, vieta jau pasakāja. Tā gribējās šodien uzkāpt kalnos, bet nē, jābrauc uz Energyland. Jā, un pa visām atrakcijām atsevišķi jāmaksā ienāk iekšā. Gribētu uz... 52 eiro, tagad jāmaksā par šo krāvu vēl 2 eiro. Jā. Un ja tu gribi šitien pasēdēt, paspēdīt podziņu, tad atkal jāmaksā. Un ekskavātors arī jāmaksā 2 eiro. Dzīvu pīli, es domāju, tā ir mākslīga. Tāda iefiltrējusi. Kā? Nu, ot, jāiemācās rokas tā kustināt, lai var izstāvt. Nu, tev piestāv. Viņam tikai 3 pupi, viņam jābūt 4. Varētu iet papājāt, bet šis izskatās tik paēdis. Jāiet ir uz kino. Kino? Reku kino seanses sākās. Mickey Mouse show šodien. Biļetīti! Ejiet nopirkt biļetīti! Biļetīti, seko, tur pa to caurumu jātīžo. Biļetīti! Atkal jāpērk biļetes, tas jāpērk. Ārā biļeti jāiet nopirkt! Ak, šausmas. Jā, nu jauka vieta, kur bērniem atpūsties. Te jau Teslas braukā. Ļoti labi ziemā te ir slēpošana, vasarā te ir visādas atrakcijas. Te ir bērnu laukumi. Kalnu otrā pusē redzam rodeļus, uz kuriem mēs līdz brauksim, un vēl tu visādas atrakcijas. Pat turistiem viss padomāts. Tikai kaut kā neliekās, ka te vispārējā baigi attīstība būtu. Un kalnos mēs šodien neuzkāpām, ot kas slikti. Redz, kā augšā saulīt spīd, ot vajadzēja kāpt augšā. Atkal dabūs braukt vēlreiz. Ejam meklēt rodeļus. Un tā pirmais nobrauciens. Bailes būs? Nebūs bailes. Saskia jau braukas ar Diāns un vispār nesaspied uz bremzes. Vispār nebremzēt. Šausmas. Sākam braukt. Un davai, stāvam uz priekšu. Starts. Piebremzē tā. Jā! Piebremzē višķi. Es pati gribu. Nu, labuši piebremzē višķi. Tā.
noķersim! Māmā, mēs tev noķersim! Aiziet! Viņa zina, ka mēs viņu ķeram. Davai! Mamma, mēs tev braucam virsū! Davai! Nu nevar mammai uztriekties virsū. Mamma, mēs tev ķeram! Tad mamma notrieksim citādā. O, bija lakstīts vārds! Viņam 3 reizes. Šausmas. Vēl to dārta nav braukt. Viņa jau laiž bremzoļā. Dūlo muša, man nav kur turēties. Es un mamma savu nobraucu. Ar mammas. Mamīt tagad izbaudīs, ka nav kur turēties un Cik jums bija bērns. kilometru stundā? 36. Oje, es iebraucu ar 25. Mamma, vēlreiz. Pēc 5 minūtēm attiek. Nākoša atrakcija brauksim augšā kalnos ar šito pacēlāju. Bet atvērtajā. Atvērtā tipa pacēlājs. Brauksim augšā. Price list. Šitas laikam ir ziemā un vasarā. Domā? Jā. Visai dienai 38 eiro. Cik jocīgi vasarā braukt augšā ar ziemas pacēlāju. Nav sniega. Pa nedārta. Puķītis zied. Zied puķīts. Bet augsts ir gandrīz tāpatās. Jo Robčik, nevajag tev? Roberts vispār ir? tu iekāpi. Nevajag, es tev iedošu savu pupaiku. Jā. Vārds sakot, braucam izpētīt, kā tas šeit būs ziemā. Vai ir vērts uz šito kalniņu braukt ziemā slēpot vai nav? Divi ekstrēmisti staigā, kur nav taka. Ne, kaut kādu. Viņi mēģina kaut kādu taku iebradāt laikam. Viņi mēģina iestaigāt taciņu. Mūsējo. Jā. Ja mēs no rīta būtu sākuši iet ar kājām, mēs tagad jau būtu uznākuši, redz. Tā, nu vat, var sakot, kāda situācija kalnos, kur mēs esam. Kur mēs esam? Skalka. Un Čopoks ir kaut kur nākošā rindā. Var sakot, Čočotas vispār. jā, es saku, ka te viņš nav redzams, bet viņš ir netālu. Salīdzinoši netālu no šejienes ir arī Čopoks, kur mēs pa ziemu braucam slēpot. Zemie Tatri. Nu skaisti, nu, tā kā Austrijā. Nav tik tālu jābrauc. Slovākijā viss ir lētāk. Un kalni ar tie paši. Nu, protams, zemāk, pa kādu kilometru. Uz leju un pēc tam augšana. Pēc tam te būs jānāk apakaļ. Nobalsojam par iešanu kaut kādu. Kaut kā ar nošļukušām zeķēm vai grūti. Dārta, cel kājas augšā un brauc lejā uz pakaļas. Kāpēc? Jā, man arī šitās kurpes slīdes starpcīt. Jā? Nu, iedod kāds māmītē rociņu. Kāpēc nē? Uz leju es gribētu uz augšu. Jums taču pa akmeņiem patīk, tāpēc teica, ka jākāp kalnos pa akmeņiem. Bet ik pa laikam var uznākt. Atceries, kā mums toreiz tajās katrās bija jākāp pa tādām stāvām pretē. Uz kalnā. O, jā! Jā.
Urā, mēs iekarojam virsotni! Pēdējie metri! Un ko mēs te satiekam? Es nesaprotu, kur jūs visu laiku bijāt. Skrējējus satiekam. Mēs esam tagad šeit. Nu jā. Nu Šveices sērijā, man liekas, ka 5. mēs bijām 3400 metru augstumā. Nu tad te tā bišķiņa. Tepat gotiņas ganās. Jā. Vai ne? Šoreiz mēs esam ar bērniņu. Jā, bērniņi, pasties, gandrīz jau ir nosaluši. Kāpjam lejā. Atā! Ko tu man esi sataisījusi? Meleņu krelles. Superīgi. Uzminām, cik tur ir mellenes. 68. 56. Nē. Nevienam. 32. 32 tikai. Jā. Skaisti. Paldies par uzmanību. Nu tā, nobraukuši lejā, laikam šodien jāsāk pārvietoties uz Polijas pusi. Vai ne? Uz kurien mēs braucam? Tā mums jāiet Zatoru. uz, kā? Zatora. Uz Zatoru brauksim. Nu jā, tuvāk Energyland. Laižam! Veiziņš mūs ved tur, kur nav ceļa. Ot, cik interesanti. A, kur tagad lai brauc? Arī iet cauri, brauc uz priekšu. Viss kārtībā. Nopietni? Nereku, jā. Uz priekšu un pa labi. Jā, Cilvēks skatās un brīnās, ko mēs te dara. jā, ot tā veiza ceļi ved, tas ir kaut kas. Acīm redzot, kaut kur vajadzēja aplīst riņķīt pa taisno, bet diemžēl. Neizskatās nekas labāks. Nu labi, ka mēs ar fūru nebraucam. Iedomājies, mēs vest tagad kāds 40 tonnas būvmateriāls. Tā skaņa nozīmē, ka ir tik šaurs ceļš, ka Un tālāk, kur bija nebija pa labi? Tā nē. To nevar aizbraukt. te jau nevar. Tad uz priekšu. Nu, baigi. Startautiskās nozīmes šosei. Tā viņš domā. Pārsteigums noteikti nebeigsies. Jā. Cerams, ka tam ceļam būs kaut kāda caureja. Urā, civilizācija ir, tad jau esam izbraukuši. Nu noteikti kaut kur baigi taisnāk izgriezām. Te mēs esam braukuši pa šo ceļu. Nezinu, neatceros. Kalnu dzīvības. Nu tā, mēs esam atbraukuši netālu no Energyland. Un te ir tāda interesanta pilsētiņa. Droši vien visi līdzīgi domājušie šeit paliek pa nakti. Ar daudzām mazām mājiņām. Tev 3 palikt. Maybe you can find it here. So if something else will be needed, just call us. And the second bedroom is there. And the reception is open until 10. And later on, all night reception in the middle, in our center. So there is a phone number. Jā, tiešām interesanti pilsētiņa. Nu, droši vien sabūvēt arī priekš
Energyland parka, kurš ir ļoti iespaidīgs. Nu, rītā mēs viņu redzēsim.